Cilvēka ikdiena ar katru brīdi kļūst arvien straujāk un tiek veidota tā, lai viss notiekošais apkārt mums atvieglot mūsu dzīvi. Mums vairs nav jāpavada 3 dienas, lai saņemtu vēstuli no kāda cilvēka. Tagad mēs to varam izdarīt ar internetu palīdzību. Un, lai uzzinātu, kā iet tuvākajam, mēs to vienkārši varam uzzinot, piezvanot viņam. Tāpat mēs nevēlamies, lai mūsu ikdienišķās lietas traucētu kādi blakus apstākļi. Piemēram, iepērkoties, mēs nevēlamies klausīties fonu mūziku, kura mums rada diskomfortu. Tādēļ par pavisam nopietnu marketinga instrumentu ir kļuvusi arī mūzikas izvēle dažādās klienta apkalpošanas vietās, un daudzas vietas ir izpētījušas, kas tad viņu klientiem būtu vispiemērotākais. Statos ir par enerģiju un par tādu aktivitāti. Mūsu klientus laiku uzstās, iebrauc, aizbrauc un tam līdzīgi. Tādēļ mēs esam izvēlējušies konceptu, ka mēs atskaņojam radiostacijas. Un faktiski ir tā, ka staciju vadītāji var izvēlēties to radiostaciju, ko viņu darbinieki un ko viņi jūt, kas viņu klientiem patīk. Mūsuprāt, radio ir dod tādu enerģiskāku vidi. Tur ir nepārtraukti ziņas, informācija par sastrēgumiem, dažādas aktualitātes. Tādēļ mēs uzskatām, ka mums radio ir tāds piemērotāks. Tā kā Statoil gadā samaksā aptuveni 8000 par mūzikas atskaņošanu, tad šobrīd tiekot domāts par to, lai šī nauda galvenokārt aiziet Latvijas mūzikas pārstāvjiem, jo, kā saka, savējie ir jāatbalsta. Šobrīd mēs arī skatāmies šīs vadlīnijas, kas un kādā veidā un kurās stacijās tiek atskaņots. Un tā doma ir tāda, ka mēs varētu skatīties arī uz tādām radiostacijām, kur ir nedaudz vairāk, teiksim, Latvijas izpildītāju un Latvijas mūzika. Jo mēs gribam panākt to, ka tā naudiņa, ko mēs maksājam gan par autortiesībām, gan par izpildītājiem producentu apvienībām, ka viņi tomēr vairāk paliek šeit pat uz vietas Latvijā, nevis, teiksim, varbūt kaut kur Amerikā vai citviet. Tomēr pavisam citādāk situācija ir dienas spā centrā Aquavilla, kuras galvenais uzstādījums ir aizbēgt no ikdienišķās skriešanas un ļauties relaksācijai. Tādēļ viņi radio atskaņošanai ir pateikuši stingru nē. Spā tā ir vesela filozofija, un filozofija pavisam vienkārši. Tulkojums varētu būt tā atnākt un atslēgties, un reizē gan emocionāli, gan fiziski. Radio tas ir pirmais, kas bija pilnīgi ar likumu aizliegts mūsu salonā, jo tā, kas sākās arī frizieru darbs, ja, tieši frizierīts ļoti prasīja radio, un tam mums bija tā kā pilnīga cīņa, kaut gan pēc tam pašas meitenes arī ļoti augstu novērtē, jo ļoti daudz mēs komplimentus saņēmām tieši no klientiem par to, ka ir šī specifiskā muzika. Ja. Šī zonā ir ļoti svarīgi, ka nav nekāda informācija, nekādas ziņas. Veidojot šo spā, bija skaidrs, ka cilvēkiem ir nepieciešams ne tikai procedūras, kuras ļauj aizmirsties, bet arī mūzika, kur spēj nomierināt. Tādēļ īpaši tiekot piestrādāts pie tā, lai mūzika būtu vienmērīga, katrai procedūrai atbilstoša un galvenokārt atbilstoša klientu vēlmēm un vajadzībām. Ir pat bijuši brīži, kad mēs redzam, cilvēku sēž, viņš tāds sadrūms un vai atnāk tāda nervozā klienta, un tad tā kā pieklāt. Tad īpaši kaut ko tādu skaisti un sirdī tīkam. Citreiz tā ir tikai fona mūzika, kur skan instrumentālā, bet citreiz tā ir arī, teiksim, tā kā Botticelli vai Evora un Hotel Kostas mazliet tāda stilīgāk. Ja, tas tā. Arī ienāk jauniešu grupas, teiksim, no Somijas, no Norvēģijas, kādreiz atbrauc, tad mēs vai puiši izīrē pirti, ja, un tad mēs zinām, ka viņiem noteikti būs tā mazliet cita vēlme, un tad mēs to brīdi, kā lai viņi varētu tai pirtī savu stiliņu izbaudīt, uzliekam to mūziku, kas viņiem būtu piemērota. Lai gan abu iestāžu darbības modeļi pilnībā atšķirs, gan Statoilā, gan Aquavilla spā mums atzīst, domājot par klientiem, ir ļoti svarīgi saprast, mūzika nedrīkst traucēt, un tai jāatbilst darbības sfērai. Lai gan tas ir tikai fona elements, kā zinām, tieši mazās lietas veido veselumu, un mūzika ir ļoti svarīga. Noteikti ļoti nozīmīgi. Domāju, katrs mēs kā cilvēks arī zinām, cik daudz mums mūzika dod. Ja mēs uzliekam melanholisku un tādu romantiskāku mūziku, tad tā ir citas sajūtas, un kad ir enerģija iekšā, tad tas ir atkal dod pilnīgi citu emociju gammu. Tā kā noteikti mūzika ir svarīga, un arī mēs turpmāk izmantosim to. Neapšaubām tas ir viens no, jo man, piemēram, arī pat mājās aizejot, jā,
Tas ir tik skaisti, kad ir skaista mūzika, tas ir skaisti, kad ir sveiks, kad ir smaidīgi mīļi cilvēki apkārt. Jā. Nu, tas viss ir tik ļoti, ļoti vajadzīgs, un mūzika ir viens no tām, bez kā, man liekas, mēs vienkārši nespējam eksistēt. Nepavēlt ir putni dabā, jā, un dažādas dabas skaņas, kas arī ir tik nomierinošas un veldzējošas. Un tāpat arī Paula kādreiz klavieres liekam, viņa atskaņojumu ļoti patīk. Jā, un tā kā ļoti, ļoti daudz ir skaists mūzikas, bez kā būtu grūti šajā pasaulē. Oskars Lepers, Tautas balss.